3 raundi pa 5 minūtēm. Davids Nieliks meklē iespēju izdarīt sitienu. Opā! Izsit balss kāju Ragnam Džiguram, bet Džigurs cik ātri nokrita, tik ātri arī piecēlās. Džigurs, redzam, ir uzvilcies, viņš šakā aiziet. Džigurs izskatās, ka ir masīvāks. Neskatoties to, kā jau es teicu, abi bija vienādā svarā. Manuprāt, viņiem atšķirās 200 gramu. Ragnars bija pa 200 gramiem nedaudz smagāks, bet, kā jau teicu, viņš nepārkāpa ne gramu pēc norunātā svara. Un šeit Nieliks mēģina nogāzt Džiguru. Džigurs ir satvēries ļoti labi, pat balansē tikai uz vienu kāju. Viņš šūtas ļoti ērti. Nieliks meklē iespēju nogāzt, mēģina ar masu novilkt zemē Ragnar Džiguru. Kur jūs atbalsts redzat šeit cīkstās? 2 gladiatori! Celīts smūgsīt. Ragnars Džigurs. Jāpiezīmē, ka Davida Nielika pamatdisciplīna ir graplings. Gāž zemē! Laba aizsardzība pret takedown ir Ragnar Džiguram. Džigurs pārmet pāri Davida Nielika. Nieliks ir kājās. Un Nieliks šobrīd mēģina noturēt pozīciju. Džigurs vēl pagaidām netiek apdraudēts, īpaši nopietni. Džiguram ir ko pastrādāt, mēģina tagad laust roku, iet uz roklaušanas paņēmienu, bet fiziski spēcīgs ir Davids Nieliks. Nieliks noturās, apgāžās riņķī. Nieliks pietura savu roku, spēja apgāzties otrādi. Džiguram ir jāatbrīvo roka, lai varētu turpināt uzbrukumu. Ieciklējoties uz vienu paņēmienu, ilgi to nevarēs noturēt. Un izmantojot būra žogu, izmantoja Davids Nieliks. Pārmet kūleni, bet tik un tā no nērtās pozīcijas ārā viņš nav ticis. Ragnars Džigurs turpina kontrolēt šo dueli, piespiež pretinieku ar celīti. Tas nav patīkam. Nieliks to varētu apliecināt. Nieliks ir sagriezies, kontrolē vienu pretinieku kāju. Tas līdz galam pilnīgi kontroli atgūt viņam nav izdevies, jo Ragnars Džigurs ir tas, kurš reāli kontrolē situāciju, kas notiek ringā. Un Džigurs ērti ir apsēdies, atspiežās uz būra malas. Un šobrīd mēģina apiet aizsardzību Džigura. Nieliks savāc vienu kāju. Tagad arī ir mounta pozīcijā, uzsēdies Davids Nieliks. Situācija šobrīd ne tā pozitīvākā priekš Latvijas sportistu, bet Latvijas ātri noreaģē un jau sagriezies. Latvijas mēģina sagriežās un labi sagriežās, un nu jau Ragnars Džigurs ir kājās un var justies drošībā. Nieliks turpina spiest ar spēku Džiguru pie būra žoga, un Džigurs izmanto visu, kas ir viņa arsenālā, izmanto kāju. Džigurs ir tāds nestandarta cīkstons, viņam ir ļoti interesants tādi paņēmieni, tāds kā tautā saka fiškas. Ragnaram ir vairākas cīņas arī amatieros, taču tās bija pirms vairāk kā 10 gadiem. Viņš regulāri ik pa laikam, neteikšu, ka regulāri ik pa laikam ir nostartējis arī Brazīļu džiu-džitsu un grepeņu turnīros. Taču viņa praksa nav regulāri, teiksim, sacensību režīmā. Jā, viņš daudz sparingus aizvada top Latvijas MMA cīkstuņiem, kā Roberts Skuņš, kā Aleksandrs Čižovs un daudz citu. Atkal uz rokas laušanas paņēmiet Ragnars Džigurs. Savukārt Nieliks to neļauj. Nieliks ir sabloķējis šo rokas pieturoties. 1 minūte, mazāk kā minūte ir palikuši šajā raundā. Nieliks uzņem vairākus sitienus. Redzam, pēc sejas izteiksmes var saprast, ka tie sitieni nav patīkami. Džigurs izskatās, ka sit spēcīgi pat no šādas pozīcijas, kur īsti sagrupēties nav iespējams. Un atkal uz rokas laušanas paņēmienu mēģina iziet Ragnars Džigurs, mēģina ievilināt 3 stūrī savu pretinieku Ragnars. Izskatās, tas izdevies. Savilcis ir 3 stūri, pievilksot kakliņu, bet redzam, ko dara Nieliks, lai izveidot spraugu. Viņš iet uz priekšu, viņš paceļ savu dibanu uz augšu. Un šobrīd Nielikam atkal jāatliec uz augšu. Vai nu viņiem jāmēģina aizāķēt uz priekšu kājas, tas šobrīd ir ļoti grūti. Pēdējās sekundes jāizdzīvo, jāiztur ir Nielikam.
Ragners labi savilcis, izskatās, te ir 3 turs ļoti labs cieši. Bet ne, atbrīvojās 3 turs, tagad un atskat gongs. Ļoti daudz spēka pirmajā raundā ir atņemts Davidam Nīlikam. Pēc tam Nīliks joprojām nevar piecelties kājās. Sekundanti atnāk, tikmēr jau Ragners Džigurs ir jau sagaidījis gan sekundants, gan ir paspējis padzerties ūdeni. Nu, Nīlikam ir smagi. Pirmais rauns bija smags. Džigurs ļoti labi ir adaptējies un ļoti labi jūtās, un es pieļauju, ka otrajā raundā viņš jau būs krietni aktīvāks. Nu, viņam vajadzēja šīs 5 minūtes, lai izjustu to sajūtu, ko viņš ilgi gaidīja. Nu, jāpiezīmē, ka es Ragnam Džiguram jau pirms 10 gadiem teicu, nu, kad tu beidzot debitēsi profos? Viņš teica, pienāks savs laiks. Tā es katru gadu viņam jautāju, un viņš vienmēr man atbildēja vēl pat pērngadu, ka pienāks viņa laiks. Un es nekad nebiju domājis, ka sagaidot 36 gadu vecumu, Ragners to beidzot arī izdarīs, un tas būs spontāni, jo, nu, kā jau teicu, sākotnēji plāni viņam nebija. Un uzreiz Nīliks pēdējos resursus, kas viņam bija, uzreiz sāka ar uzbrukumu, un ko rāda Ragners, viņš katra pirkstā nevajadzēja darīt. Opā, trāpījums, labs trāpījums no Džigura. Izpumpējies ir Nīliks. Un to savā labā, protams, izmantos Ragners Džigurs. Ragners iet. Vēl viens sitiens. Dzirdam komentāru no Ragnera Džigura stūra. Nobeidz viņu. Un te ir domāts pabeigt cīņu. Ej uz priekšu, nogās, salauz. Un redzams, ka Davidam spēki ir atlicis salīdzinoši maz. Pirmajā raundā ļoti daudz enerģijas ir iztērēts. Kaut kur pārtērēja sportists. Pat daudz kaut kādās epizodēs, kaut kur, nu, viņam bija ļoti daudz statiski jācīnās, jo šeit arī es domāju, ka Davidam to nevajag darīt, viņam pārāk viņš koncentrējās uz pretinieku noturēšanu, nevis no pozīcijas meklēšanas vai no pozīcijas izvairīšanās. Un līdz ar to viņš tik ilgi turot, tas paņem ļoti daudz enerģijas. Un šeit arī, šajā epizodē es ieteiktu Davidam Nīlikam izmantot kādu citu paņēmienu. Es viņu vietā, teiksim tā, mēģinātu droši aizmukt no Džigura, kur nu varētu, protams, nav tik vienkārši aizmukt no Džigura. Džigurs šobrīd absolūti kontrolē to pozīciju, kur atrodas Davids Nīliks. Nīlikam vienkārši nav ļauts nekur aiziet, neko izdarīt. Un tagad atkal trīstūrī saķers kopā Nīliku. Džigurs lauž kāju. Nu, viņš moka šobrīd poli. Nu, pols ir, viņš ir tik, jau gribētu teikt, izmocīts. Nu, ko ir trīstūrs, galva ir saķētā trīstūrī. Tiek ārā Nīliks. Nu, sāna kontrola, nobloķēta kreisā roka. Un tagad brīva iespēja Ragneram izpausties, piespiež celi. Piespiež vēderu ar celi, Ragners Džigurs mēģina izlīst no šīs pozīcijas. Nīliks. Dzirdam fona Aleksandrs Čižovs, sportists, kuram ir līgums ar PFL, vienu no pasaules vadošām MMA līgām. Arī asistē Ragners Džigurs. Jau vairāk kā 3 minūtes ir aiz mugur šajā raundā. Nīliks joprojām mēģina noturēt. Viss. Kudrjavcevs apstādina cīņu. Cīņa ir galā. Ragners Džigurs profesionālajā MMA debitē ar uzvaru